Nu, sveiks, meitenes! Čau, Vitā! Man prieks, ka jūs esat atbraukuši pie manis uz Latgali, uz mūsu kopējo darbu, uz rapša izmēģinājumu lauku, kur mēs esam iesējuši 7 šķirnes. Un iesim tagad apskatīties, kā visi sagatavojušās ziemai. Nu, tad aiziet, ejam skatīties. Mēs esam atnākuši uz rapulu šķirni Herakls. Nu, domāju, parokam ārā paskatāmies, kas no viņa mums te sanāca ir uz šo brīdi. Jā, augšanas centrs ir tiešām kompakts un Tilmors ir padarījis savu darbu. Tilmor atgādināšu, ka mēs šajā laukā esam likuši 1 litru uz hektāru. Tā kā Herakls ir gatavs ziemai un arī sapņu sistēma ir ļoti izveidojusies. Jā, un barības vielu nodrošinājums Vita ir labs, vai ne? Mums bija kopā smidzinājumā ar rapsīdu, kas atkal ir sabalansēts, koncentrēts mēslošanas līdzeklis, kas nodrošina augiem vajadzīgās barības vielas pašā sākumā, pēc tam augšanas periodā un arī ražas gatavošanās laikā. Viņi var dažādos laikos lietot. Kā mēs varam teikt, savu dusu ziemu, ja? Gaidām pavasari. Liekam lielas cerības. Ko tu saki par šito? Kas tas saknē, tas tumšais strīpa vidū? Vita, ko tu saki? Kā mēs tā kā visu bijām darījuši, likuši gan borus, gan arī citas mikroelementus, kā tev liekas? Tas tumšā svītra varētu būt, kad veidojusies no tā, kad ir vienu brīdi bijis ļoti strauja augšana. Un arī ļoti iespējams, kad boru varēja vairāk likt. Jo bors ir, tātad raps ir ļoti prasīgs pret boru, kam arī paredzēts ir mūsu bors tieši kultūrām, kuras ir prasīgas pret šo te boru. Bors nodrošina ziemcietību rapsim, un boru arī, protams, var kopā lietot ar dažādiem auga aizsardzības līdzekļiem, kas arī tā kā apvienot miglojumus. Un mēs vēl bijām lietojuši tā kā ziemcietībai. Baktospring, tas ir mikroorganismu mēslošanas līdzeklis. Tas absorbē no augsnes brīvo kāliju un fosforu. Labāk absorbē arī slāpekli, kas uzkrājas, uzglabājas augu chlorofilā un olbaltumvielā. Un Baktospring veicina pašiem augiem imunitāti, nodrošina labāku un zemcietību un arī augsnei fitosanitārās īpašības uzlabo. Nu, tagad pārgriežam, paskatāmies, kas ir ar augšanas centru un kas darās saknei vidū. Nu, skaisti. 2 centimetru būs. Nu, jā. Diametrā 2 centimetru būs, jā. Nu, pat 18 jau ir, jā. Nu, tā jau. Nu, arī tie 3 centimetri ir, jā. Tā kā Tilmors savu darbu ir padarījis ar 1 litru uz hektāru, augs ir noregulēts labi un principā arī pasargāts no slimībām. Vita, pastāsti, ko mēs likām no mikroelementiem, kādas mēs lietojam? Mēs šeit likām rapsīdu, kas ir sabalansēts augsts koncentrācijas mēslošanas līdzeklis, kas vienmērīgi pārklāja lapas virsmu un ilgāk arī noturās uz šīm te lapām, kas tātad ilgstošāk ļauj šim augam baroties, pilnvērtīgi izmantot tās vielas, ko mēs esam uzmiglojuši, un arī palīdz, protams, ziemcietībā. Tā, nu mēs tad esam atnākuši uz šķirni Excentric un skatāmies, kā tad viņš ir sagatavots ziemai ar mūsu darbiem. Lapas virsma ir liela, jā. Nu, sādzinumu šeit ir, bet nav tik daudz varbūt kā iepriekšējā šķirnē, bet arī ir sādzinumi, jo ir mazāk, jā. Tad griežam skatāmies, kas ar augšanas centru darās ar pašu sakni. Arī Tilmors ir ļoti labi noregulējis augu. Tā, pamēram tad, ja, kas tad mums darās? Un te arī gan arī jau 2 centimetri ir. Jā, diametrā. Jā, un tad tagad... Te jau jāņem arī ideāli, es teikšu. Nu, jā. Ideāli, jā. Šeit arī papildu mēslošanai ir lietots stimulus, kas ir sabalansēts NPK mēslojums kopā ar boru, sēru un aminoskābēm, kas palīdz augam vielmaiņas procesos,
ziemcietību uzlabo, kas ir ļoti būtiski šajā reģionā. Stresa apstākļus mazina augstuma, siltuma, kas šoruden ir ļoti izteikti. Viņš palīdz pārvarēt, lēnā noreaģēt. Gaidīsim pavasari. Tā, mēs esam atnākuši uz Rapša šķirni Invigo 2050. Tad skatāmies, kā tad viņš mums ir sagatavots ziemai. Šī mums ir jaunā šķirņa? Jā, jaunums no Basara. Tā kā vērtēsim paredzētu optimālam sējas termiņam līdz vēlam. Un skatīsimies, vērtēsim, kā uzvedās. Un kādās augsnēs viņš būtu labāks? Visās vai jāpaskatās to? Nē, viņš ir paredzēts visiem augsnes tipiem. Labi. Nu tad pastīsimies, kā šeit Ilmārs ir strādājis. Vīta, viņi nevarētu būt arī intensīvā tipa šķirne? Jā, protams. Un to laikam arī bišķi mēs redzam, kad salīdzinājumā ar citām šķirnēm. Saknes arī labas bārsaknis, ar daudz ir attīstīts, tā kā varības vielu uzņemšana viņam ir bijusi. Ok, to arī pēc saknes var redzēt, teiksim, ja? Kas smuka tīri, balta saknīta vidi iekšā. Tā, nu pēc lauka apskates mēs esam secinājuši, ka augi ir gatavi ziemošanai, un nākamā apskate mums ir plānota tad agrā pavasarī.